parasti iesākot kaut ko jaunu, piemēram, kaut ko jaunu rakstot, mēs liekam virsrakstus. Mūsu gadu grāmatā parasti ir nedēļas virsraksti un mēnešu virsraksti. Un jā, tas ir kaut kas, kas ir galvenais. Un iesākot šo 2025. gadu, es aicinu un iedrošinu gan sevi, gan jūs arī šim gadam likt kādu virsrakstu. Un mana ideja ir, ka mēs varētu likt šādu vārdus, ar kuriem Kristus reiz uzsāka savu kalpošanu. To mēs lasām pierakstīts evaņģēlijā. Un gan jau jūs būsiet dzirdējuši šos vārdus, viņi skan ļoti interesanti. Griezieties prom no nepareizā, no nevērtīgā, no tā, kas nav labs. Jā, atgriežaties no grēkiem. Un šis vārds grieķu valodā skan metanoia. Un kā jūs ziniet, grieķu valodā vārdiem mēdz būt ne tikai nozīme, bet arī jēga. Un tas labais tulkojums tā izpratnē varētu būt sekojošs. Mainiet savu domāšanu. Un ja mēs dzirdam šo ideju, mainiet savu domāšanu, tad mēs atveram Bībeli. Tur, kur Kristus to ir teicis, un tad skan sekojoši. Mainiet savu domāšanu, jo Dieva valstība ir šeit. Nu, lūk. Un atkal šogad esmu laimīgs. Pie labas veselības būt kopā ar jums. Vēlu jums mieru. Mans vārds ir Imants Miezis. Un jā, turpinam mūsu ierakstus, turpinam apstiprinājumus tam, kam mēs ticam. Gan mūsu Tēvs lūgšanā, gan aizlūgumos, gan Dieva valstības robežu paplašināšanā. Un tas jau ir jāsaka. Paldies jums, ka jūs laikojat, jūs pierakstieties, jūs šārējat, liekat šos te feinos īkšķīšus. Un platforma, kurā mēs esam, kuras nosaukums joprojām ir 316.lv. Un neviens cilvēks pasaulē, es domāju, pārsvarā kristieši saka, ka šis ir galvenais teksts no Jāņa evaņģēlija 3.16. Kad tik ļoti Dievs šo pasauli mīlēja, kurā dzīvojam es un tu. Tik ļoti mīlēja, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai viss, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tas ir liels apsolījums. Ticība. Nu, lūk, mīļie, un šodien esam pie tēmas, kas saucās Zvaigznes diena. Jūs ziniet šo stāstu. Un Zvaigznes dienas labais zemteksts ir par to, ka ieraudzījuši kādu īpašu zvaigzni, kādu īpašu spīdekli. Tā idejai, tam aicinājumam atsaucās kādi gudrie no austrumiem, kuri devās tad ieraudzīt jaundzimušo jūdu ķēniņu. Un patiešām arī es laikam esmu atsaucies šai zvaigznei, un pašā mana ceļa sākumā arī mani tā izveda pie jaundzimušā Kristus, kurš tur guļ, pilnīgi dabiskos apstākļos piedzimis, kurš ir kā bērns, kurš nebiedē nevienu. Un aizdomājoties par šiem gudrajiem vīriem, kuri, gudrie vīri no austrumiem, bet es nekad nebiju aizdomājos, ka visticamāk viņi jau nemaz nesaprata tā laika to valodu, kurā runāja Jēzus tēvs vai māte, jūdeji, viņi bija gudrie no austrumiem. Es vienkārši domāju par to, kā viņi komunicēja. Un rīt dievkalpojumā mēs lasīsim šo stāstu par Zvaigznes dienu, par to, kas tur notika,
un kāda ir tā ideja. Un tas, ko ieraudzīja šie 3 gudrie, tas, ko pēc tam ieraudzīja mācekļi, par to mēs lasām uzrunā vai moto, kas ir uzrakstīts mūsu gadgrāmatā, kur apostols Jānis tā saka: mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Un mēs katrs viens varam uzdot savu jautājumu. Kas tad tas ir? Kas ir pilns žēlastības un patiesības? Kas ir šī opcija, kuru mēs lasām pierakstītu Dieva vārdā? Kādi sekoja zvaigznei, kur spīd visiem? 3 gudrie. Jā, varbūt briežu priekšā ir mākoņi, bet kādā brīdī jau tā zvaigzne uzspīd mierā, klusumā. Un tā tiešām liek domāt par kādām lietām, varbūt pārpasaulīgām lietām, kāda un kāpēc ir šī pasaule, ko es tajā daru. Un ja jau esmu nonācis līdz 2025. gadam, kas tad man ir jādara? Lai es dzīvotu, lai es būtu laimīgs, lai es varbūt izpildītu kādas lietas, kas ir paredzētas. Un jā, un tie, kas mēs esam draudzē, tie, kur esam sapratuši, kāpēc Kristus izveidoja draudzi, un es runāju par draudzi, kurā varētu teikt, mēs tā kā visticamāk katrs esam. Kāds mēs no mums dzīvojam Latvijā, kāds dzīvo Īrijā, kāds Lielbritānijā, kāds Amerikā. Mums ir vieta, kur dzīvot, mums ir vieta, kur kalpot, vieta, kur būt noderīgam. Un ir jau tā, ka mēs visticamāk arī interneta dziļumos atrodam daudz labus sludinātājus, mācītājus, kuri var mūs pamācīt, iedvesmot, bet ir vieta, kurā Dievs mūs ir nolicis. Vieta, kur varbūt es un tu esmu vienīgā Bībele, kur kāds dzīvē lasīs. Vieta, kur ir mūsu mājnieki, kur ir draugi, kolēģi. Vieta, kur ir draudze. Vieta, kur ir draudze. Mūsu draudzē gada sākumā mēs nācām kopā, draudzes aktīvie cilvēki, un domājam par šīm lietām. Un mazliet es jums varu parādīt, jā, cilvēki balsoja par kādām lietām, atbildēja uz kādiem jautājumiem, vai es dzīvoju Īrijā, kādu es gribu dievkalpojumu biežumu, kas mani visvairāk uzrunā dievkalpojumā, vai tā ir liturģija, vai bībeles lasījuma, dziesmas, mūzika, svētruna. Es vēlos iesaistīties draudzes darbā dievkalpojumā. Gan bībeles lasīšanā, dziedot, sakot liecības vārdus, kalpojot sadraudzībā, dievnam dekorēšanā. Cilvēki atbildēja uz šiem jautājumiem. Cilvēki atbildēja arī par savu laika plānojumu, ka es un mani ģimenes locekļi piedalītos, ja notiktu kādas tikšanās, sieviešu, vīru brāļu tikšanās, ja būtu slavēšanas kalpošana, lūkšana grupa klātienē. Jā, interesanti, ja būtu kopīgi filmu vakari, draudzes ekskursijas, izbraucieni, talkas. Ja būtu kristīgā nedēļas nogalas ģimeņu nometne, kuram mēs varētu rakstīt projektus. Cilvēki labprāt piedalītos personīgi draudzē, veidojot gan labdarības pasākumus, gan darbojoties draudzes mājaslapā, Facebookā. Un to visu mēs varam saukt par kalpošanu. Izrādās, Dievs katram no mums ir devis tik daudz dāvanas. Izrādās, dāvanu ir tik daudz. Izrādās,
Dievs mums ir devis šo gaismu. Kristietībā, kristietībā daudz tiek runāts par gaismu, arī par tumsu, kas ir gaismas trūkums, un atsaucoties uz šo gaismas esamību vai neesamību mūsu dzīvē, katrs viens mēs varam pārbaudīt savu dzīvi, ieraudzīt savus dzīves rezultātus, varam doties uz priekšu, varam ko mainīt vai nemainīt, bet Kristus, sākot savu kalpošanu, teica: mainiet savu domāšanu. Mainiet savu domāšanu. Vēlāk, kad viņš kalpoja, runājot par gaismu, viņš teica: jūs esat pasaules gaisma. Vispirms mēs lasām Bībelē, Dievs ir gaisma. Tad mēs lasām par to, ka Kristus ir gaisma. Bet Kristus saka par tiem cilvēkiem, kur seko viņam ar sirdi un dvēseli: jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Jūsu gaisma, lai spīd cilvēku priekšā. Zvaigznes dienas stāsts un aicinājums. Es aicinu katru atbildēt pats uz tiem galvenajiem jautājumiem. Kāpēc Dievs radīja pasauli? Kas ir tas iemesls? Vai lai cilvēki karotu, vai lai mocītos, vai kas? Vai pasaules radīšanai ir kāda jēga? Un otrs galvenais jautājums: kāda ir mana loma visā šajā procesā? Tava loma visā šajā procesā. Kāda ir tava personīgā dzīve? Kādas ir tavas izvēles? Kas tev un man ir jādara? Un tas lielais jautājums: vai tu esi, vai tu ej draudzē, kur ir tavā tuvumā, vai tu kalpo? Protams, draudze nekad nav pilnīgi, tā nav balta un pūkaina, lai kāds teiktu. Bet tur ir viena liela atšķirība. Tur ir Kristus kā starpnieks. Neviens starp mums un lielo Dievu, bet starp cilvēkiem arī. Kristus starp cilvēkiem. Attiecību veidošanas ziņā. Dievnamā tu dzirdi Dievu vārdu. Tur tu esi kopā ar brāļiem un māsām, kur tāpat iet, klūp un krīt. Bet tur tā atšķirība ir, ka cilvēki, kuri iet dievnamā, viņi nevēlas Dieva roku laist vaļā. Viņi turās pie Dieva, cik vien var. Un Kristus mūs aicina mainīt savu domāšanu. Dieva valstība ir tuvu, Dieva valstība šeit mūsu vidū. Dievs ir gaisma, Kristus ir gaisma. Mēs varam būt gaisma. Tāpat kā viņš. Labvēlīgs, mīlestības pilns, žēlastības pilns. Patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Un zvaigzne ir redzama katram ikvienam. Un Kristus saka tev un man to nepārmetot, bet iedrošinot. Kāds būs jaunais gads? Nākam kopā Kristus vārdā. Un ja kas ir bijis, pastiepjam roku izlīgumam, vēlam mieru, mīlestībā, cieņā, komunicējot. Mēs varam katrs to izmēģināt. Mēs sapratīsim, ka tas darbojās. Mēs sapratīsim, ka mēs varam aizlūgt kopā. Lūkšanu vakaros būt kopā. Jo tik daudz, ko mums ir nes Dievu priekšā uz lūkšanu rokām, mēs dzīvojam trakā laikā šodien. Cilvēki zina, Kristus ir tuvu. Bet Kristus ir tuvu, ja tu vēlies. Dzīve ar Kristu ir tuvu, ja tu to vēlies. Un kopā ar brāļiem un māsām, ar cilvēkiem, kuros ir dzīvs Kristus, mēs varam dzīvot šai pasaulē, darīt to, ko Kristus vēlējās, ienesot tajā mieru, ticību, cerību. Un tiešām mans vēlējums šogad mainam domāšanu. Bet man jābrīdina, tas kaut ko maksās. Tas maksās laiku. Laiku, kad tu viens esi mierā un klusumā, meklējot mākoņos, skatīties pēc tās zvaigznes. Un pašķiroties mākoņiem jau viņu ieraugot, bet tam vajag laiku.
Tas maksā laiku lūkšanā. Kad Dievam tu saki visu, kas tev ir sirds. Tas maksā tavu laiku brīvdienā, Dieva dotajā svētajā dienā. Kad vai nu tava izvēle ir būt kopā draudzē, vai nē. Es jau esmu teicis, mēs varam būt kopā ģimenē, varam būt vieni paši ar ģimeni mežā, dabā, kalnos pie jūras, varam izjust Dievu tuvumu. Bet mācamies mēs tikai tad, kad esam kopā ar cilvēkiem reālajā dzīvē, kad draudzē mēs kalpojam. Tas ir Kristus norādītais ceļš, tāds, kurš ved uz dzīvību, kalpošana, kur izmaina attiecības. Dieva svētītas pārdomas jums, mīļie. Zvaigzne tiešām spied visiem tā aicina doties uz priekšu. Tur, kur ir patiesā gaisma, tur, kur ir pamats, tur, kur ir šis Kristus, kurš ir labvēlīgs un miera pilns, kurš pieaug ikdienas un mēs kopā ar viņu. Lai Dievs mums palīdz visiem uz to. Mēs lūksim. Tēvs, mēs ar pateicību esam tavā priekšā šajā jaunā gada sākumā. Kad nesen esam svinējuši tavu dēla dzimšanas dienu, tavu atklāšanos pasaulē caur Jēzu Kristu. Kad nevienu lasām to, ka gudrie no austrumiem ieraudzījuši tavu zvaigzni, tai sekoja, bet ka arī mēs mūsu dzīvē, mēs esam ieraudzījuši tavu zvaigzni, kura spīd visiem, bet ne visi to ierauga. Zvaigzni, kur aicina sekot, kura mūs visus ved pie jaundzimušā Kristus. Tēvs, paldies, ka klusumā, kuram ir mūžības vērtība, mēs sadzirdam tavu balsi, kur mūs iedrošina. Un tiešām ir brīži, kad negribas pat runāt, bet būt vien tavā tuvumā. Un cik labi ir zināt, ka tu esi pieejams, ka tu esi blakus, Tēvs. Tev uzticoties, mēs drīkstam tavam vērtējumam nodot visu savu dzīvi. Paldies, ka tu, Jēzu Kristu, māci un lūdzu mums izmainīt savu attieksmi. Gan pret līdzcilvēkiem, gan pret notiekošo pasaulē. Paldies, ka tu mums dod drosmi dzīvot. Un šis izmainītais skatījums patiešām izmaina arī mūsu dzīves ikdienā. Ka mēs dzīvojam katru dienu tās dienas, ko esi mums devis vislabākajā iespējamā veidā, ka esam drošāki, pārliecinātāki, jo zinām tavu labo nodomu gan šīs pasaules radīšanā, gan mūsu dzīvēs. Un pat ja kādreiz ir grūti, pateicamies, ka tu esi bijis klātesošs gan priekos, gan bēdās, Tēvs. Un mēs esam aizlūkšanās kopā ar visiem mūsu mīļajiem, kuriem šis gads ir sācies ar milzu jautājumiem sirdī. Kad kāds no mūsu paziņām, no mūsu mīļiem ir aizsaukts mūžībā. Tēvs, mēs esam kopā ar Evu, kurš bērnu tēvu tu aizsauc priekšlaicīgi pie sevis. Tēvs, mēs nezinām visu, mums nav atbildes uz visiem jautājumiem, vien lūdzam, esi žēlīgs uzņemot viņu mūžībā. Esi ar Evu, esi ar ģimeni. Uzrunā visus ģimenes locekļus, Tēvs. Runā uz katru viņam saprotamā valodā. Tēvs, esam kopā ar Ilzi, kuras draugs Vitālijs aizmiga, lai pamostos jau mūžībā. Esi žēlīgs viņa dvēselē, Tēvs. Es kopā ar Ilzi, ar viņas ģimeni, svētī viņu, uzņemoties rūpes par visu notiekošo, par procesu. Tēvs atmaksā viņai visu labo, īpaši dod savu mieru, savu sirds mieru. Mēs lūdzam par traģēdiju Latvijā, Tēvs, mans māsītes Ingrīdas draudzē, Ventspilī. Tēvs, mums nav atbildes par Ventspils kori, kurā ir tik daudz sāpju pat labam, Tēvs. Mēs pateicamies, ka arī viņi reiz varēja dziedāt šeit mūsu draudzē Īrijā, Tēvs. Tavās rokās atvēlam diriģenti Anitru. Uzņem viņu savos mājokļos. Tāpat Ketrina, meitene ar eņģeļa balsi, Tēvs. Mēs ticam un zinām,
ka reiz visi satiksimies pie Tevis, ka kopā varēsim dziedāt un slavēt Tevi. Tēvs, paldies par visām svētībām, kuras caur šiem cilvēkiem esam saņēmuši. Tēvs, atalgo ikvienu. Mēs lūdzam katrs par saviem mīļajiem, par draugiem, kuri arī varbūt sēro, kuri ir slimībās, kuri ir sāpēs, mierini, esi blakus, samīļo. Paldies par tiem, kuri mums ir dārgi, kuri joprojām ir mums līdzās. Palīdz to novērtēt. Tēvs, sargi gan tos, kas ir tuvumā, gan tālumā. Pateicamies un izlūdzamies īpašu svētību viņiem. Tavās rokās ir mūsu bērni, mūsu mazbērni. Visi, kas pēc Tava labā prāta turpinās šo Tevis radīto pasauli. Mēs lūdzam īpašu gudrību, Tēvs, lūdzam īpašu svētību viņiem. Un mums, lai vienmēr spējam ar savu dzīvi nest Tavu gaismu. Lai tā arī bērniem un mūsu mazbērniem rāda ceļu. Tēvs, pateicamies par jebkuru, par katru cilvēku, ar kuru Tu mūs esi savedis kopā, ar kuriem esam strādājuši vai strādājam vai vienkārši runājuši. Arī viņi visi ir Tavā līdzībā radīti, palīdzi mums to ieraudzīt. Lūdzam par mūsu draudzi, lūdzam par mūsu draudzes kopām te, Īrijā. Lūdzam par ikvienu kristieti, kurš darbojas Tavas valstības paplašināšanā. Lūdzam par Lielbritāniju, par draudzēm, par kopām. Par to, ka cilvēki vēlas atjaunot, nostabilizēt draudzes gan Ziemeļanglijā, Skotijā, Vidusanglijā, Dienvidanglijā, par visu Lielbritānijas un Īrijas apgabalu, Tēvs, par pārvaldi, par visiem mācītājiem. Tēvs, lai Tava gudrība ir ikvienam, kurš darbojas baznīcas virsvaldē. Un īpaši šajā gadā liekam Tavās rokās Kārli Žolu, viņa jaunā ceļa un jaunās kalpošanas sākumā. Tēvs, jāpieskaries ikvienam, kurš pieliek savu roku pie arkla, pie darba, dod savu garu spēku un gudrību, celties, dzīvot un strādāt. Tēvs, un mēs īpaši pateicamies un izlūdzamies Tavu svētību pār Zentas kundzi Lielbritānijā, Nottingemā. Jā, par Zentu Vītolu, kurai Tu šodien esi dāvājis veselus 100 gadus, kurai šodien ir liela un apaļa dzimšanas diena. Tēvs, pateicamies tie, kas mēs viņu zinām, par viņas kluso kalpošanu. Pateicamies par viņas vīru Reinhardu, kur Tu pavisam nesen aizsauc pie sevis mūžībā, bagātā dzīves gājumā, kurš ilgus gadus kalpoja kā baznīcas pārvaldes priekšnieks, Tēvs. Dāvina arī Zentas kundzei joprojām spēku, gudrību, uzturi viņu savā lielajā mīlestībā. Un zinot, ka Tu esi tas, pie kura rokas turoties, mēs droši varam iet tālāk. Mēs katrs viens uzticamies arī Tev, uzticam savas domas, savas rūpes, savus priekus un bēdus, visu rādam Tev un nesam klusajā lūkšanā pie Tevis. Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Ļauj, ka iesākot šo jauno gadu, mēs atkal un atkal Tevi lūdzam visi kopā ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls Jēzus Kristus lūdza un mācīja arī mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.
un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu. Tas, lai pasargā mūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Esiet svētīti!